interesi pēc arī palasīju to protokolu. Nu, tas ir vaks. Cilīnskis atklāja pretkorupcijas komisijas sēdi, iepazīstināja ar sēdes darba kārtību un sēdes norises formātu. Nu, ok, normāla prasība, ja. Lange informēja, ka nav gatavs prezentācijai, bet gatavs iesaistīties diskusijā. Tas ir izpildirektors, ja kāds nezina, ja. Nole ir knāp darbniece. Nole prezentē pretkorupcijas sistēmas vadlīnijas un to piemērošanu. Kalniņa sniedz ieteikumus pretkorupcijas sistēmas vadlīniju piemērošanā. Un tad Cilīnskis jautā, vai korupcijas novērošanas un apkarošanas birojas būtu gatavs komentēt, ja tiks sagatavots kādā struktūra vienības pretkorupcijas pasākumu plāna projekts. Kalniņa atbild, ka sniegt atzinumu nevarēs, bet ieteikt, ka pareizi rīkoties varēs. Un tad Einars Cilīnskis uzdod tādu rīktīgi nopietnu jautājumu, ja? Klausamies. Jautā, kādi ir riski iepirkumos? Uz ko knap pārstāvēja atbild, ka riski iepirkumos ir augsti, jo lieli iepirkumi ir sarežģīti. Tāpēc ir jāveido profesionāla iepirkuma komisija, augstas ētikas normas. Tagad es zinu, kāpēc ētiku piekabināja, vai ne? To iesaka Knaps. Jāorganizē mācības. Nu, tāda gara deputāti 10 gabali plus vēl attiecīgu iestāžu pārstāvji izklaidējušies 9 reizes apmēram pusgada laikā.